Es uzskrēju virsū pravietim Jeremijam, ja praviešu Jeremijas grāmatai uzskrēju virsū, un tur ir 33. nodaļa. 33. nodaļa, un tur ir interesanti vārdi, fēni tādi. Ar Dievu vispār ir interesanti. Viņš kaut kā tā nestrādā, nefunkcionē tā, kā mums liekas, kā vajadzētu funkcionēt, kā vajadzētu darboties, kā rīkoties. Viņš tā visu dara. Ir tāds labs latviešu vārds pasvojumu. Tas ir ļoti izcils labs latviešu vārds pasvojumu. Krievi droši vien teiktu pasavam. Dontam все делает pasavam. Apmēram tā. Jānis, apostols Jānis izsūtījumā Patmosu salā pēc tā laika posma, kurā viņš tur atrodas un kā notiek, izskatās, ka vienai daļai apostoļi jau tur galvas ir apcirstas vai vēl kaut kā viņi jau pamanījušies nomirt vai viņi tikuši noslaktēti. Un viņš tur sēž, nekas nenotiek. Un Dievs nevis viņu izceļ no Patmosu salas ārā, bet rāda viņam atklāsmi par to, kas notiks beigās. Un atklāsmes patiesā jēga ir tāda, ka kungs Jēzus Kristus valda. Viņš ir valdnieks un visu kontrolē. Un reālajā dzīvē nekas nav mainījies. Jānis joprojām sēž Patmosu salā, tad, kad vīzija beigusies, pļurks, viņš attopās atpakaļ turpat, kur ir bijis, nekas nav mainījies, bet viņš ir redzējis apbrīnojumu atklāsmi ir pierakstīta, mēs viņu lasam. Un es domāju, ka pēc tam, kad viņš to ir redzējis, pat neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas, vai viņš joprojām ir vecajos apstākļos, es domāju, ka viņa dzīvē sirdī bija varena, liela ticība un paļāvība uz to, ka Dievs savu vārdu piepildīs. Un Jeremija atrodas līdzīgos apstākļos, gandrīz vai līdzīgi kā pravietis Jesai, kad viņš redzēja varenu Dieva atklāsmi. 1. pants tur iesākās pravietim Jesajam ar tādiem vārdiem: un gadā, kad nomira ķēniņš Usie, es redzēju lielo un vareno Dievu. Tad, kad ir kaut kāds, problēma, cits kataklizma vai traģēdija vai apstākļi, kur it kā neatbilst Dieva apsolījumiem, cilvēks sagaida, ka Dievs šos apstākļus kaut kā radikāli mainīs, un Dievs viņus mainīs, bet es esmu pamanījis, ka Bībelē Dievs kaut kā nestrādā pēc mūsu schēmas. Viņš parasti vispirms parunā, un pēc tam kaut ko izmaina. Mums gribētos, lai viņš nerunā vispār, tikai izmaina to, ko mums vajag. Apmēram tā kā bērnam, viņam vajag 5 lati no tevis, kad viņš brauc kaut kur izklaidēties, bet tu viņam gribi pirms tam izstāstīt, lai viņš nestāv bez ķiveres zem karuseļiem un vēl kaut ko nedara traku. Un viņš saka, jā, beidz muldēt to naudu, lai es varu tīties. Apmēram tā. Mammu aizver klabekli un laid mani vaļā. Viss kārtībā. Neuzmācies man. Un pieauguši cilvēki attiecībās ar Dievu uzvedās apmēram tāpat. Labi, jau 1000 pāri lapas puses Bībelē, gan jau es. Davai, fiksi, nosvētī mani, viss kārtībā. Vairāk man neko nevajag. Dievs kaut kā tā nestrādā. Dievs arī dod, protams, un Dievs svētī, bet Dievam ir acīm redzams svarīgi arī runāt uz cilvēku un atklāt patiesību par sevi. Un es gribētu runāt par to, ka Dievs joprojām valda. Un tad, kad cilvēki uzdod jautājumu, kam tad pieder patiesā vara pār zemi, pār tautām, pār cilvēkiem un arī patiesībā par tevi, ir pat tādas kustības bijušas, viņi tur sauc spiritual mapping vai kaut kā tam līdzīgi, tur garīgi nospriež, kurš ir valdošais dēmons Jelgavas pilsētā, un tad visi vienlaicīgi lūdz pret šo garīgo dēmonu, lai aizvāktu viņu projām. Es gan nezinu, vai man vispirms ir jāiepazīstās ar dēmonu, lai pēc tam paprasītu Dievam, kuru dēmonu uz kurien aizdīt. Nekur neesmu lasījis, ka man vajadzētu vispirms iziet cauri kaut kādai dēmonu iepazīšanai, lai varētu kaut ko aiztriekt, bet visādas idejas ir. Un viņas nāk no tā, ka cilvēki pa īstam neapzinās, kam pieder patiesā vara. Cilvēki nezin. Starp citu, velns zina, kam pieder patiesā vara. Ikreiz, kad Jēzum Kristum nāca pretī velnapsēsts cilvēks, ko viņš darīja, gāzās pie zemes un teica, liec man mieru. Kāpēc tu atskrēji mani mocīt? Perfekti zināja, ka priekšnieks ir atnācis.
momentā zināja, kungs un priekšnieks atnāca, bum pie zemes putekļos, tur, kur bija leģions, saka, lūdzu, atļauj mums palikt šiten. Nu, vismaz cūkās ieiesim iekšā, ja nekur citur nevar iet. Ja es saku, nu labi, uz cūkām varat iet, cūks mums nav vajadzīgs Izraēlas zemē, nav ko cūku kājai mīcīt svēto zemi, lai ir. Cūkās iekšā, cūks iegāžās ūdenī, zeme šķīsta, leģions zem ūdens apakšā. Dēmoni zina, cilvēki reizēm nezina. Ak, šausmas, kas tagad valdīs? Valdis valdīs vai valdis otrais valdīs? Jā, nu atnāk Šlosers un mūs visus iedzenā ar Baltikā un liek uz kuģiem uz galerām strādāt. Ko mēs tagad darīsim? Šausmas, ko mēs ēdīsim? Jo tūlīt tās sāksies otrais krīzes vilnis, ja? Un vislabākais, bet man jums ir labā ziņa, mums televīzijā pateica, ka Latvija ir vislabāk sagatavojusies. Latvija ir vislabāk. Es ņemšu apakaļ savus vārdus, kad es teicu, ka Latvijā nav humora. Jo es skatos Krievijas humora šovus, man patīk, ka Krievi joks plēš, un es domāju, Latvijā nav humora. Latvijā ir tik daudz humora, tikai vajag pamanīt, ar svētu seju, mēs esam vislabāk sagatavojušies. Un es reiz saku, točni ir pareizi, man taču kaut kur Ņujorkā stāv zelta fonds, manējais, tonām stāv zelts, es sakrauju, un es zinu, ka katram latvietim ir norakts mājās burkās, pareizi? Ir? Nu, ja mēs esam gatavi. Un ja man galīgi ir slikti, es atvēršu savu naftas urbumu, man tur ir dārzā viens tāds. Es visu laiku turu ciet, es domāju, gaidu, kamēr cenas pieaugs. Jūs tā nedarat? Mēs esam gatavi. Nu, lūk, un tad, kad viss tāds notiek haoss un neko nevar saprast. Ja notiek vēl valstī un politikā, nu labi, štruns tur, lai notiek. Bet tad, kad tavā personīgā dzīvē, tu skaties un, paga, kaut kā te mani pārāk lauž un dzen zemē iekšā. Rodās jautājums, kurš tad galu galā valda? Un pravietis Jeremija atrodas sarežģītos apstākļos. Es gribu jums izlasīt 3 pantus. Pirmos 3 pantus, Jeremija 33. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Jeremija 33. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Un atkal nāca tā kunga vārds pār Jeremiju. Citos tulkomos, tā kā man šeit Bībelē rakstīts, atklājās atkal tā kunga vārds Jeremijam, kad viņš vēl tāpat sēdēja pils sardzes pagalma cietumā. Viņš joprojām, esat lasījuši par apostolu Pēteri, apostolu darbos, kad apostolu Pēteri ielikt cietumā, un viņš tur bija saslēgts vai kā tur tais važās, un tad atnāca eņģelis un izved viņu ārā. Viņš gulēja. Dievs arī tādas lietas dara, un draudze, kura ticībā lūdza, lai Pēters iznāktu ārā, kad atnāca kalponi un teica, Pēters atnāca, viņa teica, beidz muļķoties, tu ko te no murgo pa nakti. Ticības draudze lūdza, pareizi. Es domāju, ka tur neviens īpaši neticēja. Viņi lūdz Dievu par Pēteru, eņģelis atved durvis, iznāk ārā. Šitas cilvēks sēž cietumā un neviens eņģelis pie viņa nenāk. Bet Dievs sāk uz viņu runāt, vēl cietumā esot. Un Dievs uz viņu runā. Tā saka tas kungs, kas visu, ko arī izdara, tas kungs, kas izprāto, lai to arī izpildītu, tas kungs ir viņa vārds. Piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķīgas lietas, kas tev nebija zināmas. Un Jeremija droši vien sēž cietumā un saka, davai labāk izved mani ārā un tad parunāsim. Pareizi? Kāpēc tu nevari mani izvest ārā no maniem apstākļiem un tad mēs parunāsim? Un es gribētu šodien parunāt par to, ka Dievs joprojām valda. Dievs joprojām valda pār pasauli, Dievs joprojām valda pār valstīm, Dievs joprojām valda pār tautām un Dievs joprojām valda pār tavu personīgo dzīvi. Un viss satraukums mūsu dzīvē sākās gandrīz vai ar vienu un to pašu jautājumu. Kas notiek? Kad notiek kaut kas tavā dzīvē, un tu īsti neizproti notiekošā jēgu. Tu nesaproti, kāpēc tu atrodies sarežģītos apstākļos vai pārbaudījumos vai grūtībās. Mums prātā šis jautājums grozās. Kas notiek? Kāpēc notiek tas, kas notiek ar manu dzīvi? Un runājot par Jeremiju, Jeremija atrodas cietumā. Jeremija ir Dieva aicināts. Paskatieties, turpat pie Jeremijas 1. nodaļā 19. pāntu. 1. nodaļā 19. pāntu Dievs viņam kaut ko apsolīja. Un kad tie pret tevi arī saceltos, viņš runā par tiem, ka viņš sludinās par Izraēlu. Tie tevi nenomāks, jo es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu. Un viņš atrodas cietumā.
Dievs Jeremijam saka, tas ir pašā grāmatas sākumā, kad Dievs aicina Jeremiju, viņš saka, Jeremija, es būšu ar tevi, viņi nespēs tevi pilnībā apspiest, un es tevi pasargāšu. Un kur Jeremija atrodas? Cietumā. Jūs domājat, ka Jeremijam galvā ne brīdi neradās doma, kur ir Dieva apsardzība, ja es tagad atrodos cietumā? Kā, ja viņa brūcējas mēs esam dziedināti, kāpēc man sāns sāp? Ja Dievs ir apsolījis finansiālu svētību, kāpēc tev mīnus veidojās? Ir daudz un dažādi jautājumi, tonām jautājumi. Bībelē rakstīts, tici tu un tiks glābs tu un tavs nams, un tu skaties, un tavs nams vēl ir ne pusglābs, bet jau aizglābies projām uz otru pusi. Ir tonām jautājumi, kas rodās cilvēkam, ka viņš nesaprot, kas notiek. Bet ar Jeremiju vēl nav galā. Ar Jeremijam notiek vēl sliktāk. Jeremija tur laiku tiek no cietuma ārā, un viņu ielaiž ūdensbedrē. Viņiem tur ūdensbedres ir izkaltas parasti klintī, izkaļ klintī un savāc lietus ūdeni, lai var lietot dzeršanai, tagad tur ir sausais periods. Un tur Bībelē rakstīts, ka tad, kad Jeremiju ielaida ūdensbedrē, tur vairs nebija ūdens, bija tikai apakšā dubļi. Un viņš iegrima dubļos. Tas ir pēc tam, viņu ielaida dubļos pēc tam, kad viņš bija saņēmis šo vārdu, kurš jums lasu 33. nodaļā. Jeremijam palika nevis labāk, bet sliktāk. Jeremijam palika vēl sliktāk. Un Jeremija tikko kā bija dzirdējis Dieva atklāsmi. Cik daudz ir dzirdējuši Dieva atklāsmi, kur ir jāpasludina visai tautai kā pravietojums? Pavisam maz cilvēku. Tādu kā Jeremija vispār ir nedaudz īpašs Dieva pravietis. Un Dievs viņam ir pateicis, ka vecīt, es tevi pasargāšu. Es būšu. Bībelē rakstīts, ka Dieva eņģelis apmetās ap tiem, kas viņu bīstas. Es lasījuši, pareizi. Amen. Bībelē patiešām ir rakstīts, nevis tāpēc vien, ka vēlams to citēja, kad es likšu saviem eņģeļiem tev nest, ka tu nekāju pie akmens nepiedauzīsi. Amen. Uzdošu pavisam vienkārši jautājumu. Cik daudz no jums kādreiz ir atcituši lielo kājas pirkstu vai mazos? Ir gadījies, ja tu ej, slieksnīts ir nepamanīgi. Man palika īpaši sāpīgi pēc tam, kad es tur bišķi pa zāles pļāvēju, pamandījos ar to pašu kāju, tad pilnīgi ir atšķirība, vai es kreiso kāju apdaudzu vai labo. Labā ir jūtīgāka, 100 punkti jūtīgāka, vienkārši. Un varētu, kur ir debes tēvs? Kāpēc debes tēvs? Pareizi, amen? Nu, kur debes tēvs skatījās? Pam! Apdaudz kāju, atkal apdaudz kāju. Es tikai pirms ieros tālāk pie tām, ka mums dzīvē ir problēmas. Mums dzīvē ir diva veida problēmas. Un es gribētu, lai tu nejausi, lai tu uzreiz zini. Ir problēmas, kurās tu atrodies personīgo grēku dēļ. Tās nav nekādas vajāšanas, tās nav nekādas ciešanas Kristus dēļ. Tev dzīvē ir problēmas, kurās tu vari nonākt savu personīgo grēku dēļ. Es kādreiz klausījos ļoti garu stāstu, ilgi klausījos un centos atrast visādas pareizās atbildes cilvēkam. Un meklēju atbildes un cilvēks saka, tā, un atkal kaut ko saka. Un man atkal patīk tas labais latviešu vārds – vakruk da okala. Kā lai to latviešu pasaka? Vakruk da okala. Riņķi apkārt un īsti neķerās pie lietas klāt. Un es tur cenšos gādīgi pateikt priekšā, kā nu būtu pareizi un tā tālāk. Nē, tur nav tas un nav šitas un dzīvē neiet tā un tā. Pašās sarunas beigās cilvēks saka, patiesībā vispār mācītāji man dzīvē tāda un tāda situācija. Es saku, jūs taču dzīvot grēkā. Visa tā garā saruna patiesībā bija bezjēdzīga, jo neko tur nevarēja atrisināt, tāpēc, ka cilvēks negribēja iziet ārā no savu grēka. Punkts, bezmērķīgi pavadīts laiks. Bet, un šitā, un man gribētos no Dieva to, man gribētos no Dieva šito. Es saku, varbūt jūs nesajūtat to tāpēc, varbūt jūs nesajūtat šitā. Visi minējumi bezjēdzīgi izšķērdēja laiku, kā es nogura. Jo problēma ir vienkārši, cilvēks nekad to nevar dabūt, ko viņš grib, jo viņš atrodas grēkā. Un problēma ir tikai tāpēc, ka viņš atrodas grēkā. Dažiem no jums dzīvē ir problēmas tikai tāpēc, ka jūs atrodaties grēkā. Vai nu īstā un atklātā, vai nu iekšējā un personīgā. Tas arī ir viss. Tur var čīkstēt, gaudot, plosīties un ārdīties, nekas nemainīsies. Mainīties var tikai tad, ka tu atzīsti, ka tu esi vainīgs Dievu priekšā un nožēlo savus grēkus. Mācītājiem 2. dienā man viss izmainīsies. 2. dienā arī daudz nekas nemainīsies. Dažiem mainīsies, dažiem nemainīsies, jo taisnais dzīvo no ticības. Āmen. Dievs no taisnās sagaida, ka viņš pieliks visas pūles, lai dzīvotu svētu un godīgu dzīvi. Āmen. Āmen. Dievs sagaida, ka tu dzīvos taisnu un svētu un godīgu dzīvi. Un tad ir otra problēma daļa. Tās jau ir problēmas, kas tev rodās kalpošanas dēļ.
Tās ir problēmas, kas tev dzīvē rodās, grūtības, sarežģījumi, pārbaudījumi, kas tev rodās tikai tāpēc, ka tu centies kalpot Dievam. Cita iemesla nav. Ne tavs ļaunais raksturs, ne tavi grēki, nekas. Tikai tāpēc, ka tu centies kalpot Dievam, tev dzīvē rodās problēmas. Tas ir tas, kas notiek ar Jeremiju. Tas ir tas, kas notiek ar Jeremiju. Es šodien patiešām negribētu daudz runāt un uzsvērt par to, ka cilvēki nonāk grūtībās un problēmās un sarežģījumos, un Dievs burtiski bremzē viņu dzīvi grēka dēļ, lai viņi sāktu atgriezties. Man vairāk interesē šobrīd otra lieta, jo tas divas dažādas runas, man negribās tur daudz sakraut visu vienā iekšā, bet dzīvē pienāk brīži, kad tu nonāc milzīgos sarežģījumos un grūtībās, tāpēc, ka tu centies kalpot Dievam. Un tas pats Ēlija, viņš tur vienā brīdī izmisumā, viņš saka, es tā degu, es tā centos, skaties, mani mēģina tagad nonāvēt. Un arī Ēlijam tur nekāda atbrīvošana nenāk, Dievs viņu vienkārši uzrunā. Un tad ir svarīga lieta, ko nedrīkst palaist garām. Es ceru, ka jūs jau pamanījāt, ka es teicu, ka Dievs nevienmēr metās mainīt apstākļus. Ja? Apmēram izskatās tā, ka jūsu mazais bērns gāja, jūs viņam tur ļāvāt, viņš iegāja peļķē, un peļķēs reizēm apakšā veidojas tāda smuka slidena dubļu kārdeņa. Ir gadījies redzēt? Nav gadījies. Ir gadījies redzēt. Un tad jums kājals aiziet pa gaisu, un dibentels nolaižās peļķē. Ir gadījies redzēt? Pašiem nav gadījies izbaudīt. Īpaši, ja māli apakšā, super, pļurks. Un parasti vecāki metās klāt, izstiep roku un ceļ kājās. Pareizi? Tā ir? Nu, pareizi, tā ir. Debes Tēvs, man tā liekas, reizēm ļauj pasēdēt un izbaudīt, lai tu iegaumē šo sajūtu. Jūs teiksiet, tas nav godīgi, tas ir godīgi, lai nākošreiz tu iet apkārt ar līkumu. Amen! Man liekas, ka man liekas, reizēm viņš tā kā tāda mamma vai papas apziņā saka, nu, kā jūties? Slapš, augsts, netīrs, slikti? Jā! Es gribu, lai tu iegaumē šo sajūtu. Žoks, un pēc tam pieceļ ārā, un notīra, un nomazgā. Viņš jau zina, ka tu tur neiesi bojā. Viņš zina, ka viņš kontrolē situāciju, bet viņš grib, lai tu saproti, ko tu esi izdarījis. Un cilvēks reizēm savā dzīvē tā aizraujās, tā metās, tā skrien pakaļ debes tēvam, ka žļuks, blum, bum. Un debes tēvs viņu audzina. Bībelē pat ir pants, kurš saka, ko mēs daudz vispār neņemam vērā. Ikvienu īstu bērnu es pamācu un pārmācu. Jo tos, ko es nepārmācu, tie nav īstie. To, kur nesaņem no manis audzināšanu, tas nav manējais. Savējos es mācu un savējos es audzinu. Un Dievu bērnam, kurš kalpo Dievam, pat ja viņam nav grēks dzīvē, viņam dzīvē pienāk brīži, kad viņš ir bum, viņš tā kā cietumā, Dievs viņu kokš ieslēdz, un viņš sagaida, ka tu no šīs situācijas mācīsies. Un tad, kad jau tev liekas, ka tu mācies, debes Tēvs atnāk nevis ar atslēgām lētaisīt durvis, bet atnāk ar sprediķu grāmatu. Atnāk ar sprediķu grāmatu un sāk tevi audzināt. Tu saki, debes Tēv, paklausies, es sēžu peļķē, visi uz mani skatās, biksītes slapjas, kungs jau slapjums lien pāri, nu būs pilnīgi netīrs. Debes Tēvam ir rezervē 10 jaunas bikses, viņam ir vienalga, viņš saka, pasēdi, es vēl gribu parunāt. Un tu jau tā kā tāds bērns, nu māmu dod piečuku un laid man vaļā. Nu, es zinu. Viņš saka, es gribu, lai tu saproti, lai tu otrais tā nedari. Es gribu, lai tu iemācies, ko man mācīties. Un tu jau nezini, ka priekšā ir vēl lielāka peļķe. Nākamā audzināšanas stunda, kurā tu līdās, tu ielidos iekšā. Un tikai tad, kad tu sēdi peļķē pacietīgi un klausies sprediķi, viņš beidzās ātrāk. Amen! Amen! 100 punkti! 100 punkti! Es skatos uz šiem cilvēkiem, viņš sēž cietumā, un debes Tēvs viņu nevis izved no cietuma, bet runā ar viņu, jo viņš jau nezināja, ka viņu pēc tam ieliks dubļos. Viņu tā ielika dubļos, ka viņu nevarēja izraut ārā. Un tas vīrs, kurš par viņu parūpējās, palūdz no ķēniņa atļauju, un lai izvilktu ārā, viņi sameta viņam lupatas, ko salikt zem padusēm. Viņi tā arī teica, Jeremija, paliec zem padusēm lupatas, un tad ņem virvi, lai mēs tevi varam izvilkt ārā. Viņš tur bija, tais dubļos droši vien jau bija iesūkts iekšā. Viņu varēja droši vien dabūt ārā ar šūpošanu tikai. Un tad pēc
Esat kaut ko vilkuši no dubļiem ārā kādreiz, ne? Jūs velkat, un vēl to pēdējo rāvi, viņš tā atlaiž vaļā burtiski pļukšs. Jeremija nezina, ka viņš nonāks dubļos. Jeremija nezina, ka viņa dzīvība apdraudēs. Jeremija zina, ka viņš ir cietumā, viņam ir grūti. Un viņš ir cietumā tāpēc, ka viņš ir centies kalpot Dievam. Un Dievs atnāk nevis atbrīvot viņu, bet Dievs atnāk un audzina viņu. Un Dievs saka, es gribu, lai tu saproti. Un ko Dievs grib, lai viņš saprot? Paklausieties 2. pantu. 2. pantu 33. nodaļā. Tas kungs, tā saka tas kungs, kas visu, ko arī izdara. Citos tulkojumos runās par to, ka tas ir Dievs, kas visu ir radījis. Un tā, kad viņš atnāk, viņš saka, Jeremija, tu sēdi ķurmī. Es tā saviem vārdiem stāstīšu vienkārši. Tu sēdi ķurmī, bet tas, kas ar tevi runā, ir Dievs, kas visu ir radījis. Es nespēju saprast, kā Dievs varēja atvērt un cilvēki izgāja ārā no cietuma. Es nespēju saprast, kā Dievs varēja pieļaut, ka 3 jaunekļus, Daniela grāmatu esmu lasījuši. Daniela grāmatu izlasīt, interesanta grāmata, tā kā bojeviks, tā kā šausmu filma. 3 cilvēkus iemet iekšā uguns ceplī. Kam gribās vakaros ieties šausmens, labāk lasiet Daniela grāmatu. Nevajag. Viņi ir vismaz garīgāki, normāli. Nebūs pa nakti murgi jāskatās. Iemet uguns ceplī un 3 cilvēki staigā un 4. kopā ar viņiem. Un viņi iznāk ārā un viņiem nekas nekaitē. Jūs domājat, tas ir normāls fenomens, pareizi? Nav problēma. Es zinu, ka jūs gribat visu pārbaudīt uz savu ādu. Es jums atļaušu. Ejot uz mājām ieveikalā, paprasi, ir tāds skaists latviešu vārds, spički jest. Un viņi teiks, skaidrā latviešu valodā, ir un nopērciet. Un tad aiziet mājās, atrodiet sev vispalvaināko roku. Man abas spalvainas, tā kā man nav ko daudz meklēt, es pirmo, kas trāpās acu priekšā ņemu. Uzdedzinām sērkociņu un liekam klāt pie matiņiem. Bērni bez vecāku uzraudzības nedarīt. Kas sāks notikt jūsu istabā? Vispirms būs smaka, un ja laicīgi nereaģēsiet, pēc tam būs bļāviens. Ā! Tā ir? Vai jūs zinat, ka tā notiek? Smaržo apmēram tā kā cūku bērēs kolhozā, ne vai laukos. Amen? Par šiem jaunekļiem saka, kad viņi iznāca ārā no uguns, viņiem pat smakas nebija. Tu spēj saprast? Un tad, kad iemeta iekšā, tie, kas meta iekšā, tie sadega metot iekšā. Pēc tam tos, kas tur bija vainīgi, tas paņēma. Lauvu bedrē dzīvo lauvas, kuru vidū iemet Daniēlu. Lauvas viņam neķerās klāt. Dievs spēja kontrolēt lauvai apetīti un uguns spēku. Tas ir fenomenāls lietas, ko laboratorijā tu nevari uztaisīt nemaz. Un tajā pašā laikā Jeremijs sēž cietumā. Nekas nemainās, un atnāk Dievs un sāks prediķot. Un saka, Jeremija, paskaties uz mani. Es esmu Dievs, kas visu ir radījis. Gribat zināt, kas notika ar pārējiem, kas Danielu gribēja iznīcināt? Daniela grāmatā rakstīts, tā ir baigā šausmu grāmata. Tur rakstīts, ka tad, kad ķēniņš Dārijs saprata, ka viņš ir dzīvs, tas Daniels, izvilka viņu ārā, viņš teica, davai, ar visām ģimenēm sameta iekšā tos, kas bija vainīgi Daniela apsūdzēšanā. Un Bībelē rakstīts, viņus saplosīja, pirms viņi tika līdz zemē. Es tā domāju, ka lauvas visu nakti stāvēja un skatījās uz Danielu un siekalas tecēja. Manai tantei Guntai bija tāds suns kādreiz, Saint Bernards. Tādas baigās lūpas bija, un viņam visu laiku bija liekas siekalas tecēja. Un lauvas stāvēja, siekalas tecēja caur visiem zobiem zemē, un viņas teica, Dievs atļauj apēst Danielu, tikai čībā iekosties, lūdzu. Debes Tēvs teica, kiš! Un viņas čik, kamēr ar asti atdūrās pret sienas malu un stāvēja. Un siekalas tecēja. Daniela izvilka ārā, un viņas turpināja stāvēt. Bah! Kā meta nākamos iekšā, Dieva aizliegums nebija. Un viņas saplosīja vienā mirklī. Un tas ir Dievs, kas runā ar Jeremiju, kurš sēž cietumā. Tas ir tas pats Dievs, kurš ļauj Jeremiju ielikt iekšā dubļos. Kaut gan jārunā par visu par Jeremijas dzīves stāstu, ir jāsaka tas, ka
kad Izraels aizgāja bojā un Izraela aizveda verdzībā tos, kas izdzīvoja, Jeremija paliek dzīvs. Dievs saglabā viņam dzīvību. Tauta tiek izpostīta, tauta tiek nopostīta, Dievs viņam saglabā dzīvību. Un, lūk, tad, kad tu esi savā peļķītē, vai savā cietumā, vai savā dzīves būrī iesprostots, tu gaidi, kad atnāks debes tēvs ar zelta atslēdziņu, atslēgs durvis un izlaidīs tev ārā. Laikam bērnībā skatījies pasaciņu par Buratīno, Zolotoju kļučiku atslēdziņu meklēja, lai atslēgtu durtiņas. Debes tēvs atnāk, viņam ir atslēgas, viņam ir vara, viņš valda, viņš kontrolē. Bet ticība izpaužās tajā, ka tu tici Dievam gan tad, kad tu lēkā starp peļķiem, gan tad, kad tu esi peļķē. Un debes tēvs tev ļauj to izbaudīt, izjust, lai tu mācītos. Dievs savu vārdu piepilda. Dievs izpilda savu vārdu. Dievs ir tas, kas savā prātā ir izlēmis, ko viņš darīs. Un to, ko viņš ir izlēmis, viņš arī izpilda tavā dzīvē. Dieva apsolījumi, Dieva vārds vienmēr piepildās. Pravietis Jeremija 1. nodaļa 12. pāns jau pašā sākumā. 1. nodaļa 12. pāns pašā sākumā viņš saka, ka Dievs savu vārdu sacīja. Viņš tur redzēja mandeļu koku, kas plaukst, un Dievs teica Jeremijam, tas kungs sacīja uz mani, tu redzēji pareizi. Es esmu nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. Es esmu nomodā, lai piepildītos. Un visi tie cilvēki, kas domā, ka Dievs ir aizmirsis viņu, Dievs uz viņu nereaģē, Dievs viņā neklausās, Dievs viņu neņem vērā. Dievs to, ko solīs, izpildīs. Dievs to, ko solīs, izpildīs par valstīm, par tautām, par tavu personīgo dzīvi, par tavu personīgo. Edmunds tā saskatījās, man tā noskumies, Edmund. Ja man būs kāds pravietojums, es tev pateikšu, nu nav, bet to, ka izpildīs, točno zinu. Vēl nezinu ko, bet izpildīs 100 punkti, jo savādāk vispār nevar būt. Es to zinu vai es to nezinu, bet ja Dievs ir licis, Dievs to izdarīs. Ja Dievs ir pateicis, kādai būt tavai dzīvei, Dievs to izdarīs. Un ja Dievs ir noteicis, kas nebūs tavā dzīvē, ja tu nedarīsi to, ko viņš prasa, tas tā arī tad notiks. Amen. Jo alternatīvas nav. Dievs joprojām valda. Un ticīgs cilvēks no neticīga atšķirās ar to, ka neticīgais nezina, kurš valda. Viņš meklē varu tur, viņš meklē spēku tur, viņam vajag ietekmi tur. Dievs joprojām valda. Un mēs dzīvojam laikā, kad mums tas ir jāzina un jāatkārto. Mateja evaņģēlijā 24:35 Jēzus ko teica? Debes un zeme zudīs, mani vārdi nekad nezudīs. Amen. Amen. Viņš saka, mani vārdi nekad nezudīs. Es jums gribu izlasīt vēl vienu rakstu vietu. Kāpēc atradu psalmu? Psalms 33. Psalms 33, 6. un 9. pāns. 6. un 9. psalms. Atradīs Kaspar, lai man nav jāšķir. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Es no astronomijas daudz neko nesaprotu. Tele2 saprot, viņiem meteorīts atlidoja. Es nesaprotu. Bet tik daudz laikam es saprotu, ka ja jūs nostātos te pļavā, un mēs redzētu, ka no gaisa krīt meteorīts, es saprotu, pat lielam nevajadzētu būt. Un jūs teiktu draudzei, mīļie, skatieties, es ar plaukstu noķeršu. Drīz vien mēs redzētu tikai bedri, ne plaukstu, ne jūs, da neko. Pareizi. Un nevajadzētu pat lielu. Nevajadzētu pat lielu. Jūs teiksiet, agri ar vienu nevar, bet ar divām var. Varbūt mums te ir baigie kačoki atlēti, kuri saka, da ja grūģu возьму, kā matrosos. Jūs nevarat. Štrunta akmeni, kas krīt no kosmosa, tu nevari apturēt. Viņš uztaisa caurumu tevī un kopā ar tevi zemenē. Tu nevari apturēt. Un Dievs ir pateicis, lai top un bam, un viss tapa. Tu iedomājies? Tu vispār spēj sevi salīdzināt ar Dievu, kurš ir noteicis visu sākumu, galu un kā visam būt. Viņš pateica un tapa. Prātā tas neiekļaujās. Prātā tas vispār nevar salikt kopā. Jūs jau zināt, ka mēs visi dzīvojam uz peldošās salas. Jūs nezināt. Neparvēlties norādīja, ka šodien ir mazāk to, kas iet skolā, un vairāk to, kas neiet. Te nu ir sekas. Zeme, zgaroza vai kā viņi tur sauc, sastāv no lieliem gabaliem. Vai kā viņi? Šelfi, kā viņi sauc? Šelfi, kuri dreifē. Un sāni rīvējās vienam gar otru. Un pa šīm lūzuma līnijām reizēm notiek, kas zemestrīces. Cunami atceraties Japānā? Jūs skolā ne, televizors skatāties, redzu. Cunami atceraties, pareizi, kāpēc? Jo tur šīs
peldošās plāksnes beržās viena gar otru. Tā ir? Un tad Bībelē ir tāds pants, ka vienam tur kaut kādām večukam iedeva vārdu, tur kaut kādu, neatceros kādu, jo tajā laikā zeme dalījās. Nu, pašā sākumā Bībelē ir rakstīts. Ja skolā neiet šausmīgi daudz laika Bībeli lasīt, vajag lasīt. Iedomājieties, ka zemē bija laiks, kuru viņi novēroja ar savām acīm, ka kontinenti aizpeldēja katrs savā vietā, kur viņi ir tagad. Dievs to pateica, lai notiek. Debes Tēvs, man ir puņķi, varēsi dziedināt? Laikam nē. Diez vai viņš to var? Dievs valda. Dievam ir vara pār visu. 9. pants. Jo viņš runāja un tā notika, viņš pavēlēja un viss radās. Jesaja 55. nodaļa no 8. līdz 11. pantam. Jesaja 55. nodaļa no 8. līdz 11. pantam. Kolosāls, lielisks teksts. Lielisks teksts. Atdrīs, Jesaja. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs, 9. tālāk. Cik augstāks ir debesis pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos. Un jāizpilda savus uzdevumus. Kādēļ es to sūtīju? Dievs nekad nav šaubījies, ka viņa vārds piepildīsies. Viņš pat tā arī saka, ka manam vārdam ir pienākums. Viņš nemaz nevar atnākt pie manis atpakaļ, jo Dieva vārds ir dzīvs, Dieva vārds ir dinamisks, Dieva vārds ir radošs. Dievs teica vārdu un notika, Dievs runāja un tas piepildās. Un tad, kad mēs skatāmies uz zemi, kurā mēs dzīvojam, mēs skatāmies uz savu dzīvi. Mums reizēm gribās, lai Dievs mums tikai dod bonbongus, bet debes Tēvs atnāk. Viņš saka, pagaidi, man ir iespēja tevi izcelt ārā no tavas skolas, izcelt ārā no tavas pārmācības stundas. Bet es vispirms gribu parunāt ar tevi. Man ir svarīgas mācības, kuras es gribu, lai tu saproti. Jo es zinu tavu dzīves ceļu no sākuma līdz galam. Un nepacietīgi ielēc kājās un skrien projām. Lai sēdētu atpakaļ tai pašā klasē, kurā viņi ir bijuši. Nav iespējams Dieva skolu pabeigt, neizejot visām klasēm cauri. Kamēr te nokārtos pirmās klases eksāmeni, to otrajā nebūs. Tev vajadzēs to nokārtot. Tev nāksies to nokārtot. Un lietas, ko tu esi ignorējis Dievu priekšā, tev nāksies apgūt. Tev vajadzēs iemācīties. Jo nav citas iespējas. Pasaule attīstīsies tikai pēc Dieva noteiktā plāna. Āmen. Pasaule attīstīsies tikai pēc Dieva noteiktā plāna. Protams, ir gudri cilvēki, kur saka, ka zemies bojā viņi lidošot uz Marsu dzīvot. Tur esot atrast 3 pilsas ūdens uz visu kontinentu. Tautas un valstis sākas un beidzas tikai pēc Dieva lēmuma. Tu šai dzīvē atnāci un aiziesi tikai pēc Dieva lēmuma. Neko tu tur daudz nevar mainīt. Patiesībā mūsu dzīve ir kā T-veida krustojums. Zini, kāds ir T-veida krustojums? Es kāds redzēšu T-veida krustojumu. Kaspar atrada T-veida? Kaspars man atrada T-veida krustojumu. Kaspar, tu esi malāts. Klausies tevi. Sofija atrada, Nelda atrada, Egita atrada. Vesels mākslinieku kolektīvs ir uzzīmējis šo sarežģīto schēmu. Tur vajag augstāko izglītību, lai šito dabūtu gatavu. Zināt, ko cilvēki grib? Dievs ir noteicis 2 iespējas. Uz dzīvību vai nu uz nāvi. Ar Dievu vai nu bez viņa. Dievs ir teicis, darīs tā, kā es gribu, un būs tā un tā. Nedarīs, kā es prasu, būs sekas. Un ko cilvēks tajā brīdī stāvēdams T-veida krustojumā grib? Zināt, ko cilvēki grib šajā krustojumā? Savu ceļu.
savu ceļu. Mēs sakam, kungs, paga. Es darīšu drusciņu savādāk, bet tu man svētīsi vienalga. Un tad, kad mēs darām savu ceļu un Dievs nepakļaujās mūsu ceļam, mēs sakam, debes Tēvs, lūpiņa pa zemi, nerviņi raustās, jāiet pie daktariem uz potēm, jo visi acu kaktiņi trīc no nervu saspīlējuma un nekas nemainās dzīvē. Un paliek tikai sliktāk, jo man gribas savu. Nav sava. Šī pasaule pieder Dievam. Halo, laiks pamosties. Viņa nekad nav piederējis tev. Tu nekad neesi bijis pilntiesīgs valdnieks. Tev ir uzticētas tiesības valdīt. Un pat šīs uzticētās tiesības mēs pakāsām vēlnam. Lai man piedod inteliģentie cilvēki, mēs šīs uzticētās tiesības apmāna ceļā zaudējam, lišķīgajam, pielīdējam vēlnam. Pārējiem visiem ir skaidrs, ka mēs pakāsām. Amen? Mēs vienkārši zaudējam un vēlns valda pār to. Un mēs gribam savu un nav vairs sava. Un nekad nav bijis pilnīgi sava. Un Dievs stāv un saka, mīļais, tev ir te veida krustojums. Vai nu tu izvēlies manu ceļu, vai nu tu aiziesi pa nāves ceļu. Kungs, es varu savu. Nu, bišķi savu. Mēs esam radoši cilvēki. Tev ir brīva griba izvēlēties. Tev ir brīva griba izvēlēties. Tu aizēji pa Dieva ceļu. Vai tu zaudē Dievu savā dzīvē? Cits izvēles nav. Vairāk izvēļu nav. Ir divas izvēles. Agri, kas valda pār šo pasauli? Dievs valda pār šo pasauli. Un pēdējā lieta, ko darīt? 3. pants. Jeremijas 33. nodaļa, 3. pants. Tu pēc tam atstāji viņiem šo tēveidu krustojumu, kad būsim Bībeli izlasījuši. Piesauc mani. Dievs saka, piesauc mani. Dievs saka, piesauc mani un es tevi uzklausīšu. Piesauc mani. Tu man izdarīsi ārā? Nē. Es tev atklāšu lielas un brīnišķīgas lietas, kas tev nebija zināmas. Ebrejiem 11. nodaļa, 3. pants. Ebrejiem 11. nodaļa, 3. pants. Saka, ka mēs ticības spēkā saprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārdu spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Var iet atpakaļ uz manu tupiku, jeb tēveida krustojumu. Daži vēsturnieki saka, ka Jēzu nemaz tādā klasiskā krustā nepiesit, kā mēs to redzam. Daži vēsturnieki saka, ka bija vienkārši stabs. Uz šī staba uzlika to pārsedzes baļķi, pie kura bija saulaicīgi pienaglotas rokas, un pēc tam piesita kājiņas, un viss kārtībā. Man arī tas der, man nav svarīgi, lai tas būtu krusts. Man arī tas der. Es domāju, ka debes Tēvs uz Golgātas krusta, Bībele tā arī saka, ka viņš atvēra durvis, lai mēs varētu aiziet pie Dieva. Dievs atvēra durvis. Durvis ir vaļā. Un tad, kad tu savā dzīvē nonāc Dieva audzināšanas skolā, un tu gribi lekt no viņas ārā, es tagad nerunāju par to, ka tu esi problēmās grēka dēļ. Tur ir iespēja iziet, nožēlojot grēkus, un Dievs tev sāks audzināt. Bet, diemžēl, man ir jābrīdina, ka nevienmēr, kad tu nožēlo grēkus, Dievs tev momentā atnāk ar zelta atslēdziņu un palaiž tevi. Dievs atnāk bieži vien ar grāmatu un sāk runāt. Jo Dievs zina, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutis. Un Dievs sāk runāt tavā dzīvē, jo Dievs sagaida no tevis gudru un prātīgu izvēli no cilvēka, kurš tic, ka tas, kas visu kontrolē, ir Dievs. Un tad, kad es tuvojies viņam un lūdzis viņu, viņš sāk runāt tavā dzīvē. Un tu piecelies, un tu esi nobeidzis skolu, lai aiziet uz nākamo skolu, ko Dievs tev ir sagatavojis. Un nākamajā skolā reizēm tu atkārtos tās mācības, ko tu pirmajā skolā izlaidi vai jau tev liekas apguvi. Un tikai tad, kad tu esi sācis mācīties un saprast, tavā dzīvē sākās tas, ko Dievs tev ir paredzējis. Es, kad lasīju šīs raksturvietas un domāju par to, es pārtraucu rakstīt un atcerējos savu dzīvi. Es vienkārši atcerējos savu dzīvi. Un es domāju, man nav laika tagad atcerēties savu dzīvi, man konspekts jāsakārto.
Tagad es saprotu, kāpēc es atcerējos savu dzīvi. Es jums atgādināšu, jūs jau vienu daļu zinat. Es 11 gadu vecumā pa īstam nožēloju grēkus. Atdevu dzīvi Dievam. Patiešām labi jutos, bija kaut kāda iekšēja prieka un gandarījuma sajūta. Kaut kādos 14 gados es nokristījos ūdenī. Un tad man sagribējās savu ceļu. Ne jau uzreiz, bet vēlāk sagribējās savu ceļu. Jo man tieši tā kā citiem cilvēkiem likās, ka ir savs variants. Ir mans īpašais agra variants. Īpašais agra variants ir tas pats vecais vēlna piedāvātais variants. Kad tu aizies prom no Dieva. Cita nav. Lai arī cik tev unikāli liekas tava dzīve un pagriešana muguru, tās process, kā tu no Dieva aizēji, tas nav jauns ceļš, tas ir vecais, pa kuru tūkstošiem un miljoniem cilvēku staigā atstādam Dievu. Tur nav nekā jauna. Tas, ka velns viņu iesaiņo smuki un saka, wow, kas tu super, kas tu talantīgs, wow, kā tu māki izvēlēties, tu neesi tāds stulbens kā pārējie, ak, kungs! Tu ej pa to pašu veco miskas ceļu, par kur iet pārējie. Tas būtu apmēram tā kā bomžu korī viens dzied un saka, es esmu slavens. Un mēs skatāmies, jūs visi esat bomži. Pareizi. Un velns stāsta un slavē, un tu ej, un tu esi laimīgs, jo tevi kāds slavē. Un tad, kad viņš tevi ir aizvedis pietiekami tālu, viņš aizmirst par tevi, jo viņam ir citi klienti, ko apkalpot. Un negaidot, tu jūties tukšs un pamests un aizmirsts. Un nevienam vairs neesi vajadzīgs. Tu atopies savā grēka cietumā, un tev ir žēl, ko tu esi nodarījis. Un tad, kad tu gribi iet atpakaļ, tad vēlns apstāsta, nerausties, pasties to no Dieva tālu, aizgāja projām, tu mērkaķis tāds nodevējs. Ak, tu nepateicīgais, kā Dievs tevi mīlēja, ko tu tagad domā, iesi atpakaļ? Un tad vārgais nolaiž galvu un saka, laikam jā, es esmu debes tēvu ļoti sāpinājis. Debes tēvs gaida, ka tu nāksi atpakaļ. Kamēr vien tu elpo, tavā dzīvē ir tev krustojums. Pat biežāk nekā tu to apzinies. Ikreiz, kad tev ir izvēle, tev ir jāizvēlās uz dzīvību, uz kungu Jēzu Kristu. Un tad, kad tu esi nonācis savā audzināšanas skolā, vai tu esi iesprūdis savā grēka bedrē, tev joprojām ir tev krustojums, saka, debes tēvs! Un viņš ir klāt. Un reizēm mēs esam iedomājušies, ka viņš nāk mūs izvest no cietuma, bet viņš nāk mūs pamācīt. Katru īstu bērnu es pamācu un pārmācu. Amen. Un tad, kad tu esi pieņēmis pamācību un pārmācību, debes tēvs arī izved no cietuma. Jo viņam tev jāizved uz dubļu bedri. Viņš nevar tev atstāt cietumā. Viņam jādod gāzi grīdā, viņš ir klausies, Jeremija tikko kā cietumā paskoloja, davai uz dubļiem, davai fiksi, kamēr dubļi nav sacietējuši. Amen. Jūs tad man skatāties. Jēzus izveda Pēteri no cietuma un pēc tam viņu piesita krustā. Ar kājām gaisā. Halo! Būsim reāli, mīļie cilvēki. Pēters nedzīvoja mūžīgi. Tonām tie, kas ir kalpojuši Jēzum Kristum, ir sadedzināti uz sārtiem, pienagloti pie krustiem, apsmieti, apņirgāti, iznīcināti, iemesti cietumos, noslapkavot. Pat vēl mūsdienās 100,000 cilvēku katru gadu tiek nonāvēti tikai tāpēc, ka viņi tic Jēzum Kristum. Amen, tā ir reālā dzīve. Dievs mums ir dāvinājis brīnumu laiku, ka mēs varam nākt uz baznīcu un viens mums nesiem pakaļ ar bomi. Bet kā tu vari sagatavoties kalpošanai Kristum, ja ikvienā peļķē, kurā tev ir ļauts apsēsties, es tagad nerunāju grēka dēļ, bet audzināšanas dēļ, tu gribi, lai Dievs tev momentā izrauj ārā, un tev nepatīk viņa sprediķi, viņa audzināšanas, ko tu te jau kārtībā aiztūlīt fiksi ātri uz priekšu. Debes Tēvs tev vedīs uz priekšu. Es, kad atgriezos pie Dieva atpakaļ un sāku Dievam kalpot, Maskavas Bībeles skola beidzās. Pusotras gads Rīgas vasarsvētku draudze. Uz Ameriku aizbrauc mācīties, atbrauc atpakaļ tur. Sākām neklātienes programmu, pēc tam aizgāja pilna laika Bībeles skola, te studenti sēdēja. Es zinu, kā es lekcijas rakstīju studentiem, es nomācīju līdz 4-5 studentus, un tad vakarā sēdēju un mācījos tālāk, jo man jau nebija kāda konspekta gatava. Es jau nebiju gatavs, tur jau sagatavojies 3 gadu iepriekš, ko es viņiem mācīšu. Mācīju visus lielos smagos priekšmetus, bum, viss kustējās ātri, bum. Tagad, ja es salīdzinu ar tiem procesiem, kas notiek, es aizbraucu tur uz vienu pasākumu pirmoreiz mūžā, tur čik briks, un es esmu pirmais cilvēks Latvijā no vasarsvētku draudzēm, kurš kļuva par teoloģijas maģistru, ja?
to vairs man neviens nevar atņemt. Tagad jau daudz ir, kas jau ir, jā, varbūt pat kāds jau par teoloģijas doktoru kļūst no Pentekostiem, nezinu. Bet maģistrs bija pirmais normālais, oficiālais, nevis pagrīdis, jā. Tas viss notika tik īsā laikā, bah. Es esmu vienā padomītē, kur man nepatīk braukt. Protams, man debes tēvs kaut kā piešķir darbus, kas man nepatīk. Jāsēž gudri jārunā, jo jūs tās maidat. Zinat, ko man nozīmē aizbraukt uz padomes sēdi? Apmēram no 9 rītā līdz ilgai pēcpusdienai runāt 2 valodās, angļu un krievu. Neviena no viņām nav manējā. Un tad, kad diena paiet, tad man jau ir kāds cilvēks atnāk un saka, брат Агрис, подойдем, надо с начальником поговорить, переведешь? Es domāju, a может Господь тебя заберет? Jo šitā, tu vairāk nevar izturēt, ja? Tas viss ir bijis super interesanti, un tas viss ir noticis šausmīgi ātri. Un tagad jau kaut kādus vairākus gadus man nav neviens jauns amats. Man nav neviena jauna izaicinājuma. Rudīt rāda, jumtu uzliku, ja? Tas ir vecais amats. Es pirms kļuvu par tirgotāju, es biju celtnieks. Строитель, монтажник 3 разряда. Pa spirāli uz leju, ja? Uz augšu pa spirāli. Nākošais jāsaka tirgoties atkal, ja? Atgriežas pie spekulācijām. Ko es tirgoju? Šampūns tirgoju. Latvijā bija labi zēni, kas vārīja šampūns, un es vienā privāta firmā strādāju. Mēs tirgojam šampūns. Ļoti labi. Necik sen satikšu savu šefu. Viņš atcerējās zelta laikus. Nauda bija tonām. Viņam ne man. Jo tas nebija mans uzņēmums. Bet algu viņš man maksāja normāli labi. Un tagad, kad es tā esmu apstājies uz vietas, es pieķēru sevi pie domas, ka es esmu vienmēr, tīri apstājies, ne jau kā cilvēks, bet, ka tev visu laiku viss ir bum, noticis. Un arī to jumtu Edmunds pieminējis, uzkāp uz jumta. 13 jumta logi! Ja kāds grib zināt kaut ko par jumta logiem, paprasiet man, es jums pateikšu. Daini zina, nevar uzlikt normālu loksni, kurā nav jāiegriež. Dažās no 2 pusēm jāiegriež. Un es esmu cilvēks, kuram nepatīk, krāmēties, jā, un tad vēl izrādījās, ka šitā kreisajā pusē jumts patiesībā ir šitāds te. Mēs 2 reizes ņēmām nost to, ko mēs uzlikām virsū. Man jau bija... Es ceru, ka kaimiņi nedzirdēja visus tos vārdus, ko es teicu, ik reiz, kad skrūve nokrita zemē. Ne, ļaunalam vārdi tie nebija, bet tādi. Man jau beigās bija tā, kad es skrūvi izskatīju, jo viņu aizmetu pa gaisu, jau, domāju, savācies, agri tauta skatās tu uz jumtēsim. Viss kārtībā. Es pats to gribēju, es pats to izdarīju. Man vienmēr ir gribējies, lai debes tēvs turpina mani tikpat ātri dzīt, kā es esmu skrējis. Man vienmēr ir gribējies. Es nevaru ciest, ja kaut kas ir lēns un tūlīgs. Es nevaru ciest. Ja vajadzētu gleznot, es gleznotu ar šito Mokrovica. Kā latviski viņa saucās? Tā lielā platā ota, kā viņa saucās? Kas? Sarene. Viņa tāda, zina, plata, ar viņu kādreiz griestus balsināja. Goda vārds. Nevaru, ja man jāpiņķerējās. Man bērns palūdz uztaisīt no konstruktora ceļamkrānu ekskavātoru. Es 3 dienas taisīju, tur 3,5 detaļas, tur vairāk nekā nav. Jeremijs sēž cietumā. Viņš nav sagrēkojis, viņš ir tikai darījis to, ko debes tēvs no viņa ir prasījis. Un tā vietā, lai viņu izceltu ārā no cietuma, debes tēvs atnāk un saka, man gribētos ar tevi parunāt. Jeremij, tu vēl atceries, kas visu ir radījis? Jeremijs saka, kungs, viņš saka, es esmu visu radījis. Tev nav citas izvēles, es esmu visu radījis. Ja tev dzīvē ir plāni, un ja tev dzīvē ir mērķi, un ja Dievs tos ir apsolījis, ka viņš tev tos dos, viņš tos arī piepildīs. Bet visā tavā dzīvē debes tēvs tev atgādinās, ka viņš to visu ir radījis.
Un neviens nevar aiziet ātrāk, kā Dievs viņam ļauj, un neviens nevar palikt tālāk, kā Dievs viņam ļauj. Un neviens nav piedzimis tāpēc, ka gribēja, bet tāpēc, ka Dievs tevi ielaida šai pasaulē. Un ja Dievs tevi ielaida šai pasaulē, viņš ir uzlicis tev pienākums un mērķus. Un Dievs tevi no šejienes tik viegli ārā nelaidīs, kamēr viņš nebūs no tevis izspiedis pēdējo sulu, ko viņš tev ir ielicis iekšā, jo tā ir viņa sula. Dzirdi mani? Un tu nevarēsi lodarēties pa šo dzīvi un lēkāt no pēķis uz pēķi. Viņš tevi iesēdinās, paturēs un paudzinās. Iesēdinās, paturēs un paudzinās. Un tad, kad būs izaudzinājis, paudzinās vēl. Jo Dievam ir plāns tavai dzīvei. Dievam ir mērķis priekš tevis. Un daži sapņo, ka viņam būs augsti karaļa krēsli, bet Dievs varbūt ir paredzējis ūdens bedri ar dubļiem līdz kaklam. Tu nezini to, vai tu būsi Patmosa salā, vai tu būsi ar to kungu uz mākoņiem, bet Dievs ir kungs. Un Dievs valda. Un es nezinu, kas valdīs mūsu valstī. Godīgi sakot, man ir vienalga Lembergs vai Zatlers. Piedodiet, ja kāds uzskata savādāk. Es domāju, lielas šķirbas nav. Tā ir mana attieksme. Sorry. Nemēģiniet mani pāraudzināt, ja redzēšu citādāku uzvedību, varbūt mainīšos. Pat tiešām man jau ir apnicis tas viss. Katru gadu jaunas cerības, katru gadu jauni mērķi, un nekas nemainās. Nekas nemainās. Es esmu Bībelē lasījis, ka būs tikai viens taisnīgs valdnieks, kurš valdīs nākotnē. Un sauc viņu ne Valdis, ne Pēters, viņu sauc Jēzus Kristus. Un cilvēkiem ir laiks zināt, ka tavā un manā dzīvē ir tikai viens īsts un godīgs un taisnīgs valdnieks. Un sauc viņu Kungs Jēzus Kristus. Vienīgais veids, kā mēs varam savā dzīvē izdarīt pareizu izvēli, ir izvēlēties Dievu savā dzīvē. Un tad, kad mums dzīvē nav tas, kā mēs esam saplānojuši, redzējuši, kā mums liekas, kā tam jānotiek, Dievs joprojām valda. Dievs joprojām valda. Dievs joprojām valda. Un es domāju, ka īsti ticīgais ir ticīgais tad, kad viņš cietumā ir ticīgais, kad viņš pie kāzu galda ir ticīgais, kad viņš ikdienas rūpēs ir ticīgais, kad viņš savu dzīvi ir pakļāvis Dievam. Amen. Amen. Es nezinu, kādām bēdām, kādām grūtībām tu izēji savā dzīvē cauri. Es nezinu, kādus sitienus tu saņem. Ja tavi smagie apstākļi, tavi sarežģījumi, pat emocionāli, psiholoģiski ir grēka dēļ, tad ceļš ir vienkārši, tu izvēlies Dievu. Viņš tev piedod, viņš iedod mieru tavā dzīvē. Un pat ja apstākļi momentā nemainās, tu redzēsi, viņi neglābjam mainīsies. Viņiem nav izējas citas, kā mainīties. Ja tu esi savā dzīvē nonācis Dieva audzināšanas skolā un Dievs tev māca, audzina un skolo, un tev gribās varbūt kā Pēterim durvis vaļā uz priekšu, halelujā. Bet Dievs tev audzina un māca. Kungs Jēzus Kristus teica vārdu un viss piepildījās. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki, un es pat nezinu, kā lai es to visu salieku kopā. Izrādās, ka es esmu šausmīgi gari norunājis šodien. Es kaut kā nepiefiksēju. Es parasti, kad runāju, skatos uz pulksteni un nervozēju, es šodien kaut kā palaidu garām. Ceru, ka jūs man piedosiet, bet, debes Tēvs, jūs turēt cietumā un audzināju. Pilnīgi pareizi. Ko es te atvainojos? Tas bija viņa plāns. Amen. Pilnīgi pareizi. Ir tikai divas izvēles. Un tikai viena pareiza izvēle. Es gribu, lai tu izvēlēs uzticēties Dievam vienmēr. Vienmēr. Vai slims, vai pusbeigts, vai pusdzīvs, vai jūties labi, vai jūties slikti, vai jūties kā uzvarētājs, vai jūties kā sakauts. Dievs ir valdnieks pār tavu dzīvi. Cita nav. Cita nav. Tēvs, Tev pateicos par Tavu žēlstību un svētību, mans varenais Dievs. Kungs, es svētīju Tavu var no vārdu Tēvs. Kungs, Jēzu, mēs esam ļauni reizēm, mēs esam dusmīgi reizēm. Mēs reizēm sakliedzam uz saviem bērniem tikai tāpēc, ka mēs paši slikti jūtamies, Kungs, Dievs. Tēvs, bet Tu nekad tāds neesi, Dievs. Tu nekad neesi mūs audzinājis tikai tāpēc, ka Tu jūties slikti.
Tev nekad nav bijušas nekādas ambīcijas, ko tev vajadzētu piepildīt un kādam pierādīt, Dievs. Es pateicos, Tēvs, ka Tu mīli mūsu Kungs Jēzu. Un, Kungs, ka visos dzīves sarežģījumos un pārbaudījumos un grūtībās, Dievs, Tēvs, Tu arī zini, ka velns mūs vienmēr dzen un stumj, lai mēs meklētu savu ceļu. Kungs, bet es Tev pateicos, ka Tu skaidri mūs esi mācījis, ka sava ceļa nav. Ir tikai 2 ceļi un tavējie. Tu esi pateicis, ka viens ir tas, ko Tu esi noteicis, kas iet pie Tevis. Un Tu esi pateicis un noteicis, ka otrs ir tas, kas iet prom no Tevis. Un, Kungs, es pateicos, ka ar Svēto garu Tu esi runājis mūsu dzīvēs, lai mēs ejam pa to ceļu, kas liek Tev sekot, Kungs, par spīti visiem apstākļiem un grūtībām, Tēvs. Es Tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, svētī mūs bagātīgi, mans Tēvs Dievs. Svētī ar savu žēlstību, Tēvs, un palīdz uzticēties Tev debes un zemes radītājiem, Kungs Dievs. Amen. Uzticies Dievam, Tu nekad nenožēlos to. Tu nekad to nenožēlos.